esmu Lēla Meija, dietoloģe, un mans darbs ir katram ieteikt veselīgu uzturu, un es arī pētu graudaugus. Sabalansēta veselīga uzturu šķīvis satur mums nepieciešamās veselīgās produktu grupas. Noteikti ir jābūt daudz dārzeņiem un augļiem, tiem jābūt ir gandrīz pusē no šķīvja. Vienai ceturdaļai ir jābūt olbaltumproduktiem, tā ir gaļa, zivis vai olas. Un ļoti svarīga daļa ir arī graudaugi un kartupeļi. Un tad graudaugu produktiem ir jāizņem vienai trešdaļai vai vienam ceturdaļai no šķīvja. Protams, neaizmirsīsim arī lapus piena produktus. Ļoti svarīgi ir atcerēties tieši kādus graudaugus ēdam. Veselīgie ir pilngraudu produkti. Tas nozīmē, ka nevis tā būs baltmaize, bet tā būs rudzu vai graudu maize. Tā nebūs mannā putra, bet tā būs pilngraudu auzu pārsla putra, griķu putra, miežu putra, arī brūnie rīsi. Laba putra dos ilgstošu enerģiju, palīdzēs nepārēsties ar neveselīgiem našķiem. Veselīgie, kas tiešām dos veselību un enerģiju, ir tādas putras kā auzu pārslas, mieži, griķi un dažādi pilngraudu pārslu maisījumi. Un jāatceras gan, ka bulciņa arī ir graudaugu produkts, bet nekādā ziņā to nevar uzskatīt par veselīgu ēdienu un par pamatēdienu. Tas tomēr ir našķis.